Visiem! Šodien mēs taisīsim 100 dienas ar koru. Jā. Es domāju, ka jums mums labas rezolūcijas, nu, cik tagad labāks, tev pasaka video kvalitāte. Tas ir tāpēc, jo es vairs nemantoju vienu sliktu aplikāciju. Jā, un karočā mēs taisīsim epizodus, un epizodē katrā mēs izdosim 10 dienas, un mēs katru dienu mēģināsim ielikt vienu video vismaz. Šis ir hardcore. Jā, līdz 100 dienām. Cerams, mēs tevi tā kā es jums arī apsolīju. Jā, tā kā es jums apsolīju, kur ir mani draugi. Mēs taisīsim kopēju video. 100 dienas. Jā, un laikam mēs varam sākt, jā. Jā, davai, aiziet. Krienam. Sāks, nu. Mēs gan jau mēģināsim kaut kādu pilsētu uzcelt vai kaut ko. Vai ne? Apstāsies vēl. Mums vajag Roniņi var apstāties. Beidz skatīties mani. Runā, kur tu tādi. Pirmais, ko es darīju, uzreiz aizgāju sarakt koku priekšā ūdentūlēm. Tad, kad es uztaisīju savajā koku pikēku, tad uzreiz gāju akmenrāk. Tad, kad akmeņu tūle bija gatava, es gāju dzīvniekus īst, jo būsim godīgi, es neizdošu 100 dienas bez ēdienu. Tu man iesīti, to man ēst. Pa ceļam mēs atradām pamesto village, kurā bija diezgan lūdz priekš mūsu starta. Pēc šī village lūta mēs sapratām, ka mums ir pilna inventori, tāpēc mums vajadzēja ļoti ātri atrast, kur dzīvot. Bija jau pienākusi pirmā nakts, tāpēc mēs gājām ātri gulēt, pirms mobi nav sākuši spaunoties. Es biju atrasts savu vietu, kur es gribēju dzīvot, tāpēc es noliku chests un noliku items nost. Tajā vietā bija pārāk tāds kalnais, tāpēc man vajadzēja bišķi noplacināt, norokot. Iedomājieties, jau 3. nakts ir klāt. Mēs uzreiz devāmies gulēt, pirms mobi spaunojās. Es šo zemi placināju līdz 4. dienai, bet 4. dienā kaut kas ļoti traģisks notika. Kā varat redzēt, Jānis nomira, pie tam vēl hardcore pasaulē. Ja jūs vēlaties, lai viņš turpina šo pasauli, jūs varat rakstīt komentāros, lai viņš turpina vai neturpina, bet pagaidām mēs viņu atdzīvinājām un viņš paspēlēs bišku. Beidzot bija visa zeme noplacināta perfekti un tagad es varēju sākt mājas bildīgu.
Tad, kad es iesāku šo māju būt, es nesapratu, cik man daudz koku vajadzēja. Un ticiet man, tas bija diezgan daudz. Sveiki vēlreiz, skatītāji! Lūdzu, neaizmirstiet uzspiest subscribe un like, jo šie video aizņem ļoti lielu laiku, lai uztaisītu. Un tās bija tikai 10 dienas pulsības, tāpēc, jā, paldies! Ceturtā nakts jau ir klāt, jāiet, protams, gulēt, jo mēs te gribam nomirt tagad. Protams, ka turpinās koku vākšana, jo ko citu es varētu darīt šajā brīdī. Ja jums interesē, kādu šķēdrus izmanto šajās epizodēs, reku es jums parādu, un es ielikšu linku descriptionā. Izstāsta, ka šajās 10 epizodēs tikai notiksies mājas buildings. Man jau šķiet, ka jūs ziniet, ko es teikšu. Atkal jāiet gulēt. Nākamajā rītā es vēl joprojām turpināju taisīt savu māju.
Es izdomāju uztaisīt pranku uz Jānu un Renātu, un šeit ir viņu reactions. Mīkstais. Nevar būt. Rondiņ. Kā doibēt, dosim otro šansu. Katram čans. Varbūt. Nu labi, katram dosim šansu, bet jūs rakstēt, ja jūs negribat. Ak, Dievs, cilvēki, nevar būt, kā viņi uzķērās uz to. Uz ko? Kā viņi varēja uz to uzķerties? Es to čatā ierakstīju vienkārši. Ak, Dievs. Nopietni. Jā, viņš bija īstam čatā uzrakstīja. Pa to laiku, kad es būvēju šo māju, es sāku saprast, ka varbūt viņi iztīsies labi šoreiz. Vēl 2 nakts neieskaitot šo, un mēs būsim pabeiguši. Pa to laiku, kamēr es būvēju, man pietrūkās akmens, tāpēc bija iebijuši kā atkal stara. Renārs gribēja, lai mēs aizvien pasīties viņu māju, kā viņš ir uzbūvējis. Un komentāros ierakstēt, kuram jūs patīk labāk māja. Mana vai viņa? Mums lasām jāatrod ieja. Iesim skatīties, pasīties viņu māju, kādu viņam izstāv. Jā, Rodas lasām atradīs ieja. Tā ir tava māja? Jā. Es negribu lekt tur iekšā, es nomiru. Nē, tur ir ūdens šā. Okei. Pagaidām, te jā. Kā te ārā var tikt ārā? Nevar. Otrā pusē. Es jums teikšu, skatītāji, nav viegli būvēt māju. Stundu un 40 minūtes bez apstājas. Vēl 2 nakts ir atlikuši, neieskaitot šo. Es šajā brīdī nemaz nesaprotu, cik tuvu es biju nāvē. Es biju galīgi aizmirsis par hardcore. Beidzot mājas suns bija pabeigts. Priekš man tas bija pietiekami ilgi priekš jums, jo es negribēju baigi ilgi uz viņu fokusēties. Tad es aizgāju sargu šo balto akmeni priekš jumta. Es tagad centos, cik ātri es varēju pabeigt šo jumtu, jo šitā jau ir pēdējā diena, mēs tūlīt ejam gulēt. Un jā, būs testā diena un viss. Jums varbūt šķitīs, kāpēc šī diena vēl, kāpēc šī vēl epizode nav beigusies. Tas ir tāpēc, ka vispārībā epizode beidzās dienas beigās, jo vēl 10
minūtes ir no dienas šīs. Vai jūs redziet tieši to pašu, ko es tagad redzu sev acu priekšā? Pa šīm 10 dienām vienīgais, ko viņš darīja, bija kāju mainot diamonds. Un atnāca vienkāršā full setu. Man šķiet, ka viņam pat māja nebija līdz šim brīdim uzbūvēts vai nekas pilnīgi. Es vienkārši nesaprotu šo. Šeit Jānis vēlēs, lai es ņemtu dimantu armoru un veselu stūlus, bet es nepieņēmu. Tāpēc, kad es gribēju pats progresot ar savu lūtu. Beidzot visu logu bija salikt, tagad tikai atlicis ielikt grīdu un čēstus. Tad es noliku visus savus itemus un sakārtoju viņus kārtīgi. Tagad es pagulēšu, un tad arī jānobeidz epizodi, jo šī jau ir 10. diena. Paldies, ļoti liels paldies visiem, kas nostājās šo video līdz beigām. Un lūdzu neaizmirsiet uzspiest like un subscribe, jo šos video tiešām ļoti ilgi jātais, un es nemaz nemeloju. Labi, paldies visiem, tā.